Šodien par to, kāpēc Latvijas pilsonim par noziedzīgu vajāšanu, ko pret viņu izvērš mafiozais, noziedzīgais tiesību sargāšanas iestāžu tīkls, un par to, ka gadu gaitā ir notikusi grandioza, prātam neaptverama Latvijas aizsardzības budžeta un ASV militārās palīdzības visa veida līdzekļu izsaimniekošana, izzakšana, izšķērdēšana un iztirgošana. Kāpēc Latvijas pilsonim par visu šo ir jāsūdzas nevis kaut kur neatkarīgajās, objektīvajās un vēl visādējās Latvijas tiesību sargāšanas iestādēs, vai varbūt pat Latvijas valsts prezidentam, bet gan jāmeklē ceļi, kā par to visu, kā patiesībā par savu valsti pasūdzēties ASV jaunajai administrācijai un mēģināt kaut kā panākt, lai šis vēstījums un šī informācija nonāk iespējami tuvu jaunajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Kā tas tā var būt, vai ne? Ka cilvēkam par savu valsti, par to, kas tur notiek, ir jāmēģina sūdzēties kaut kur citur, ka varbūt tur to sadzirdēs un tiks gūta kaut kāda taisnība un enerģiska rīcība. Es paskaidrošu. Man galīgi nav grūti paskaidrot. Pirmā reize, kad man sāka nedaudz nolaisties rokas, bija 2021. gada novembrī. Kad kompānija Apple personiski uz manu elektroniskā pasta adresi atsūtīja absolūti oficiālu brīdinājumu par to, ka valsts organizētas un apmaksātas struktūras mēģina izspiegot manu mobilo telefonu. To, kas tur ir iekšā, ko es ar to daru un tā tālāk. Tobrīd man vēl bija kaut kāda ticība tam, ka starp visām Latvijas tiesību sargāšanas iestādēm ir vismaz kāda, kas ir pietiekami godprātīga un pietiekami tāla no Jutas Strīķes pirms 10 gadiem pieminētā noziedzīgā mafiozā, okupācijas kolaborationistu diriģētā, policistu, prokuroru, tiesnešu, specdienestu darbinieku, politiķu ierēģņu tīkla. Es godīgi aizrakstīju iesniegumus visiem, kam vien varēja. Un man tiešām par reālu šoku atbildes no visiem bija faktiski identiskas. Pamatdoma bija viena – liecies mierā. Neko mēs nedarīsim šajā sakarā. Faktiski atbildēs lieliem neredzamiem burtiem, kā no valsts drošības dienesta, tā no valsts policijas, tā no Satversmes aizsardzības biroja, tā no vēl visādām iestādēm. Visā šajās atbildēs lieliem neredzamiem burtiem bija rakstīts viens un tas pats. Viens no diviem. Vai nu to daram šīs te noziedzīgās pretiesiskās darbības veicam mēs, vai arī mēs to piesadzam un nekādā gadījumā nereaģēsim, jo vārna vārnai acī neknābi. It īpaši, ja tā ir korupta vārna. Labi, pieņēmu zināšanai, kā nu jādzīvo, tā jādzīvo. Ir labāk ir zināt, pret ko, kas ir tas, pret ko ir jācīnās un kāda ir tā patiesās iespējas. Ok. Un tad pienāca pēc dažiem mēnešiem brīdis, kad te viens, te otrs ļoti uzticams informācijas avots sāka stāstīt vienu un to pašu par netik senas tobrīd pagātnes notikumiem, kuri un šis stāstītais lielā mērā izskaidroja gan tobrīd pie manis veikto kratīšanu, gan pasūtījuma lietu, ko bija uzņēmusies tobrīdējā valsts ieņēmuma dienesta vadība, gan vēl citus interesantus sīkumus. Tas, kas man tika stāstīts, bija viens un tas pats. Atšķīrās tikai detaļas.
Tātad pēc tam, kad 2019. gadā iznāca grāmata Viltvārdis, kas radīja pamatot iemeslu dēļ sāpīgu, satracinātu toreizējā valsts prezidenta Egila Levita reakciju, neilgi pēc tam, vai kaut kur tajā pašā laikā, Egila Levita toreizējais kancelējas vadītājs, padomju okupācijas varas kolaboracionists, padomju tautas tiesnesis bijušais Andris Teikmanis, vērsies pie toreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalmējera ar kategorisku lūgumu kaut ko ar šito te izdarīt. Es esmu daudz sliktus vārdus veltījis Ērikam Kalmējeram, bet nevar noliegt, ka viņa bailīgums bija arī viņa labā īpašība. Ja Ēriks Kalmējers uz šo absolūti noziedzīgo, pretiesisko, nelietīgo prasību, kas bija nākusi, protams, no paša Egila Levita, bija atbildējis, ka pasaka Dievs nemūžam neko tādu neatļaušu, nepieļaušu, es vēl piežvanīšu mežvietam un vēl visam kambarukam, vai kas toreiz bija, lai arī viņi pat nemēģina. Ēriks Kalmējers drīz pēc tam aizripoja pensijā, un vietā nāca pilnīgi cita kaluma personāžs vārdā Juris Stukāns. Un tad, kā man stāsta vairāk informācijas avoti, kuri saka, ka viņiem esot pat šādu tādu ierakstu un vajadzības gadījumā tie tikšot likti lietā, ir pienākusi augstākās slepenības pakāpes nacionālās drošības sanāksme, kurā jau pats Egils Levits esot tiešā tekstā paziņojis, kurš var kaut ko izdarīt ar šito te negodprātīgo nekrietneli un viņa pretīgajām grāmatām. Augstās amatpersonas, kas arī bijušas klāt šajā sanāksmē, visas kā vienas ir centušās kaut kā pieklājīgi izvairīties. Viņa noziegums līdz ar to ir tikai tas, ka viņas nekur pat nemēģināja ziņot par šādu mudināšanu uz noziegumu. Vienīgā persona, kas bija izrādījusies ārkārtīgi ieinteresēta, līdz ar jauno ģenerālprokuroru, ir bijusi toreizējā koruptā valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori, kas ir teikusi, jā, mēs varam, mums vajag palīdzību, bet mēs izdarīsim, mēs varēsim. Tā arī viss notika. Kratīšanas, aizturēšanas, viss pēc pilnas programmas. Pasūtījuma lieta, manuprāt, kopš tā laika turpinās vēl joprojām un joprojām tiek mēģināts, cik tur jau 4 gadi, kaut ko safabricēt, kaut ko izdarīt. Un te ir situācija, ka noziedzīgā nodarījumā tādā vai citādā veidā faktiski ir iesaistītas visas tiesību sargāšanas iestāžu vadības augstākās amatpersonas un arī valsts augstākās amatpersonas. Viena ir pieprasījusi noziegumu izdarīt, pāris to ir piekritušas darīt un atbalstījušas, visas pārējās par to nav ziņojušas. Tādā valstī mēs šobrīd dzīvojam. Un tad pasakiet lūdzu, ja jūsu rīcībā nonāk apjomīga informācija par to, kā visticamākais ir lielākās daļas šo te amatpersonu zināšanu, piesekšanu vai tiešu līdzdalību, gadu laikā par grandiozām summām ir izzakta, izšķērdēta un iztērēta ASV militārā palīdzība, tad pie kuras no šīm iestādēm, pie kuras no šīm amatpersonām var vērsties, paļaujoties, ka rezultāts būs godprātīga izmeklēšana un nevis vēršanās pret pašu ziņotāju. Varbūt tagad jums kļūs skaidrs, kāpēc jāvēršas ir pie tā vienīgā cilvēka, kurš kaut ko ar šo noziedzīgo sistēmu var izdarīt. Visu labu! Šis ir nedaudz neplānots video,
Bet raugoties uz pēdējo dienu mediju publikācijām, acīm redzot ir pāris lietas, kas man jums ir jāizskaidro. Runa, protams, joprojām ir par to pašu aizvadītās nedēļas iebiedēšanas, apklusināšanas un manā rīcībā esošās informācijas noziedzīgas iegūšanas akciju, ko ar visiem savā rīcībā esošajiem instrumentiem, masku šovu, roku dzelžiem, aizturēšanām, kratīšanām, iespundēšanām, veica Jutas Strīķes, jau pirms 10 gadiem pieminētais organizētais noziedzīgais mafiozais tīkls, kurš roku rokā ar Vienotības vēzi ir nozadzis Latviju un tagad dažādus stukānus, rukus, grišinus un sīkākus gariņus izmanto par instrumentiem savu noziedzīgo vajadzību apmierināšanai. Un tātad mediju publikācijās ar zināmu nolemtību tiek minētas divas lietas. Pirmām kārtām, ka šī te aizvadītās nedēļas akcija lūk esot pierādījums tam, cik visvarena savā visatļautībā ir kļūsi šī te noziedzīgā mafiozā tīkla vara, un kā tā var izdarīt ar jebkuru cilvēku, nu jau pilnīgi jebko. Un ka kas tik viss vēl nebūs priekšā. Un otrā lieta, par ko tāpat tiek brīdināts, par to, ka šī te noziedzīgā grupējuma vara ir sapratusi, cik lieliski var ar cilvēkiem izrēķināties ar visvisādu stratēģisko tiesvedību, kriminālu procesu un tam līdzīgu palīdzību. Gan viens, gan otrs, protams, savā ziņā ir taisnība. Gan par vienu, gan par otru es esmu dažādos veidos brīdinājis gadiem ilgi. Tā milzīgā uzmanība, ko es esmu pievērsis bēdīgi slavenā nelieša Mārtiņa Bunkus slepkavības lietas izskatīšanai, arī ir tieši šī iemesla pēc. Jo šī lieta patiesībā, šī lieta, kas ir atspoguļota grāmatās Hienu banda, Hienu biznesa projekts un tūlīt arī klajā nākošajā mentu zeņķī, uzskatāmi parāda, kā pietiek ar uz pāris roku pirkstiem skatāmiem noziedzniekiem tiesību sargāšanas iestādēs un to piesedzējiem, lai safabricētu un izbīdītu cauri visām instancēm jebkuru, pat vismelīgāko un nepataisāko apsūdzību pret jebkuru cilvēku. Bet jebkurai bildē ir arī otra puse. Un kā jau to senie ķīnieši mums ļoti labi pastāstīja, tieši mūsu ienaidnieki ir tie, kas mums nodrošina vispasakainākās un vislieliskākās iespējas. Un ka tieši viskritiskākās situācijas ir tās, kas mums dod visfantastiskākās, latviski sakot, šances. Tas attiecas arī uz abām pieminētajām lietām, par kurām tik nobažījušies ir Vienotības vēža, vēl nenopirktie, nenošantažētie, nekorumpētie mēdīji. Jā, protams, šī ir pirmā reize mūsdienu Latvijas vēsturē, kad cilvēks tiek aizturēts, saslēgts roku dzelžos, izkratīts un iespundēts par to, ka viņš ir sarakstījis un izplatījis grāmatas. Un šai tā aizturēšanai un visam pāriem tiek piesaistīti nevis kaut kādi tur ierindas knariņi, bet gan krimināla policijas sevišķi smagu noziegumu un organizētās noziedzības apkarotāji. Tā ka tas tā, protams, ir, jā. Bet padomājiet tagad, kādā situācijā ir, kādā panikā, kādā stresā, kādā izmisumā ir šī te noziedzīgā vara un tās pārstāvji. Visi šie te stukāni, ruki, grišini, strupiši un citi mazāki gariņi. Visādi prusaki.
ka viņi ir spiesti ķerties pie šādiem līdzekļiem. Taisnība ir Saeimas deputātam, kurš šodien mēdījos ir izteicies, ka patiesībā šis te notikums ir šīs noziedzīgās varas vājuma vēstnesis, kraha priekšvēstnesis. Viņiem nav palikuši vairs nekādi citi instrumenti. Un no vēstures jūs ļoti labi zināt, kas notiek ar varu, kur ir spiesta ķerties pie šādiem instrumentiem. Tā ir pirmā lieta. Un attiecībā uz šīm te apsūdzībām, krimināla procesiem, tiesa procesiem, kas tiek izmantoti, lai cilvēkus iebiedētu, pakļautu, latviski sakot, čakarētu. Jau atkal, tas tā, protams, ir, bet tas viss ir atkarīgs no tā, kas ir konkrētais cilvēks. Un vai nesanāk tā, ka uz upi slīcināt tiek nesta līdaka? Kā jūs varbūt zināt, martā ir paredzēts jauns tiesas process, kurā es esmu apsūdzēts par to, ka es esot cēlis neslavu bijušajai bēdīgi slavenai valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktorei, Vienotības vēža metastāzei, Ievai Jaunzemei un kāda valsts piebarota portāliņa darbiniecei, kurai es esmu cēlis neslavu, nosaucot viņu par nekompetentu un stulbu. Interesanti, kurš nabaga stulbai Ievai Jaunzemē ieteica šo lielisko ideju? Skriet pie stukāna ar iesniegumu par procesu un ar rokām, kājām un citām ķermeņa daļām censties panākt, lai tas tiešām tiktu sākts un lieta nonāktu tiesā. Tagad lieta ir nonākusi tiesā, un Ieva Jaunzeme, lai cik stulba būtu, ir sākusi saprast, ka tas nemaz tik jauki nebūs. Ieva Jaunzeme jau ir atsūtījusi tiesai lūgumu, ka viņa ļoti negribētu klātienē pati piedalīties tiesā. Viņai tas būšot apgrūtinoši. Varbūt kaut kā varot bez viņas iztikt. Kāpēc tas tā notiek? Ko tieši Ieva Jaunzeme ir sapratusi? Vai arī viņas Vienotības vēža padomdevēji un dažādi nekolaboranti no savas personiskās pieredzes? Šis tiesas process būs fantastiska iespēja, lai ar kriminālu procesuālām metodēm, izmantojot man, kā apsūdzētajam, dotās tiesības, noskaidrot visu to, kas par Ievas Jaunzemes pasūtījumu galda laikiem netika noskaidrots tajā laikā, kad viņa bija vidģenerāla direktore un spēja to visu noslēpt. Tagad mēs uzaicināsim visus iespējamos lieciniekus. No valsts ieņēmuma dienesta, tā struktūrām, finanšu ministrijas, ministru kabineta. Mēs pieprasīsim un saņemsim visus Ievas Jaunzemes līdz šim slēptos ierēģņa vērtējumus, visus disciplinārlietu materiālus. Tā kā tā būs atklāta tiesa, tad tas viss būs publiski pieejams. Mēs izsauksim, tiesā būs ne tikai Ieva Jaunzeme, bet arī visi viņas krustētiņi un krustmāmiņas, visi arvili un tā tālāk un tā tālāk. Tā ka, ko es ar to gribu teikt? Krimināla process nav viena cilvēka čakarēšanas pasākums. Krimināla process ir taisnības un patiesības noskaidrošanas instruments. Un par to, kā redzams, ir jau sākus aizdomāties ne tikai Ieva Jaunzeme vien, bet arī Stukāni, Ruki, Grišini un pārējie prusaki. Vienreiz ir pienācis laiks nopietni parunāt par aizvadītās nedēļas roku dzaužiem, masku šoviem, aizturēšanām, kratīšanām
un to patiesajiem iemesliem. Un arī par to, kas gaidāms tālāk. Ja jums ir kaut nedaudz veselā saprāta un dzīves pieredzes, jums jau sen bija skaidrs, jums vajadzēja būt skaidram, ka ne jau 2023. un 2024. gadā izdotas hiēnu grāmatas par organizētās noziedzības un tiesību sargāšanas iestāžu un vienotības vēža saplūšanu ir reālais iemesls, lai 2025. gadā pēkšņi rīkotu kratīšanas, aizturēšanas masku šovus. Jums noteikti ir arī pietiekami skaidrs, ka ne jau 2025. gadā gaidāma hiēnu cikla 3. grāmata Mentu zaņķis, kurā tiks salikti punkti uz I visam iepriekš rakstītajam, un kurā publicētie pierādījumi būs jau pavisam neapgāžami, un, ja tas iespējams, vēl 10 reizes skandalozāki nekā iepriekšējie, ka ne jau arī vēlme laikus iepazīties, kas tad tur šajā grāmatā ir sarakstīts, bija šo te kratīšanu un aizturēšanu un masku šovu patiesais iemesls. Cilvēki pat visaugstākajos Latvijas valsts amatos, lai cik viņi būtu degradējušies, nevar saprast, ka šādas lietas cilvēki, it īpaši tādi, pie kuriem savulaik jau kratīšana citas pasūtījuma lietas ietvaros ir notikusi, ka šādas lietas cilvēki mājās neglabā. Un ja arī glabā mājās, tad glabā vēl 10 citu vietu, kurās visam klāt piekļūt nevar. Tieši tāpat kā ar, jau diezgan leģendāro video ierakstu, kurā figurējot prokuratūras zilais juris, kāda nepilngadīga persona un ļoti augsta prokuratūras kabineta rakstām galds. Pat zilais juris nevar būt tāds idiots, lai nesaprastu, ka šādas lietas parasti glabājas mākoņos, datu nesējos, kas ierakti 17 soļus uz ziemeļrietumiem no līkās priedes un tam līdzīgi. Ar vārdu sakot, grāmatas pašas par sevi nevarēja būt iemesls visam tam, kas notika. Kaut kāds blakus iemesls, jā, protams. Tieši tāpatās arī kolaboracionistu izstāde, kas ir bijusi visu nelustrēto tiesību sargāšanas iestāžu, visa vienotības vēža, visu tā nopirkto un dancināto valstisko propagandonu ienaida objekts, arī tas īsti nevarēja būt. Izstādēji, vienkārši sakot, priekšā ir Helmanis, un ar Helmani nevar neko pasākt tieši tāpatās kā ar lapsu. Tas tā kā ir visiem zināms. Tad kas tad? Un te ir pienācis laiks, lai es pastāstītu to, ko es līdz šim esmu turējis absolūtā noslēpumā un neesmu stāstījis nevienam un ne kripatiņu. Tam, kas manā ieskatā ir īstais un patiesais iemesls aizvadītās nedēļas notikumiem. Un tātad, pagājušā gada rudenī mani uzmeklēja 2 cilvēki. Teiksim tā, cilvēki jau bez uzplečiem, kuri uzskatīja, ka valdošā vara pret viņiem ir izturējusies ārkārtīgi nelietīgi, negodīgi un ir pelnījusi atklātību. Tas, ko šie cilvēki man stāstīja, lika man figurāli izsakoties matiem celties stāvus. Jo ir lietas, kuras tomēr pat man ar visu manu dzīves pieredzi, ar visu to, ko es esmu pētījis un uzzinājis, liekas neiespējamas. Pēc šīs sarunas viena neiespējamā lieta man kļuva mazāk. Šie cilvēki detalizēti ar skaitļiem, datumiem, personām man stāstīja to, kā gadiem ilgi šis te
vienotības vēzis un tā satelīti un viss noziedzīgais mafiozais tīkls, par kuru jau pirms 10 gadiem brīdināja Juta Strīķe, nav apmierinājies tikai ar Airbaltikiem, Railbaltikiem, celtniecības karteļu ienākumiem un tam līdzīgi. Visus šos gadus Latvijā ir bijis milzīgs, vislielākais, atsevišķais, iespējamu melnu, pelēku un tam līdzīgu ienākumu avots, kas saucas militārais budžets, aizsardzības budžets un stratēģiskā partnera ASV militārā palīdzība. No tā, ko man šie cilvēki stāstīja, nepārprotam izrietēja, ka sākotnēji audita dati, kas rāda, ka Ukrainā varētu būt izzakti apmēram 40% no ASV palīdzības, nav nekāds unikālais Ukraiņu sasniegums. Pēc šo cilvēku stāstītā un ar konkrētiem skaitļiem pamatotā, Latvijā jau daudzus gadus varētu būt tikuši izzakti līdz pat 30–35% no ASV militārās palīdzības un ar to saistītā aizsardzības budžeta. Man stāstīja gar un plaši par metodēm, schēmām un tā tālāk, kas ir tikušas sekmīgi īstenotas pateicoties valsts noslēpuma statusam, kas ir visai šai informācijai. Ar šiem cilvēkiem es esmu ticies vēl vairākas reizes pēc tam. Ar pēdējā tikšanās bija ar vienu no šiem cilvēkiem, jau otrs pilnīgi dīvainā kārtā ir nonācis apcietinājumā. Kāda sagadīšanās, vai ne? Pēdējos 2 mēnešus es esmu publiski izrādījis, ka daru daudz ko, bet reāli mans nopietnākais darbs ir bijis saistīts tieši ar šo te informāciju. Šobrīd es varu pateikt, ka mani secinājumi ir, ka Latvijā nav nevienas iestādes, nevienas tiesību sargāšanas struktūras, kurai varētu uzticēt šo informāciju pārliecībā, ka tā tiks kaut jau cik objektīvi izmeklēta, un ka tas nebeigsies ar to, ka es pats nonāku cietumā par valsts noslēpuma izpaušanu, kā tur bija visādiem nelikumīgām darbībām ar datiem, droši vien pie reizes arī spiegošanu un tā tālāk. Viss rāda to, ka pasaulē pašlaik vispār ir tikai 1 vai 2 cilvēki, kuriem ir jēga par šo te sūdzēties, par šo te informēt. Jūs labi zināt, kas ir šie cilvēki. Tie ir vienīgie cilvēki, no kuriem pat jau pa īstam un nopietni ir sācis baidīties viss šis vienotības vēzis, mēģinot ķēmoties pakaļ par attālinātā darba likvidēšanu, par valsts pārvaldes efektivizēšanu un tā tālāk. Šobrīd es varu pateikt, ka ļoti detalizēts mans ziņojums par visu to, ko es šajā laikā esmu no šiem trauksmes cēlējiem uzzinājis, ir nodots autoritatīvām starptautiskām organizācijām, lai tās mēģinātu šo informāciju nodot Donaldam Trumpam. Veselu mēnesi es tiku izsekots, un ir skaidrs, ka tika visādos veidos mēģināts noskaidrot, kad, kur un kā es šai sakarā tiekos, kam, kā es nododu informāciju. Tas neizdevās. Viss ir izdarīts, gaidiet rezultātus. Pēc pāris nedēļām šo pašu informāciju mazinātā formā es iesniegšu arī ASV vēstniecībai. Uz veselību. Sakarā ar aizvadītās nedēļas masku šoviem, roku dzelžiem, aizturēšanām, kratīšanām, iespundēšanām, man tiek uzdoti 2 jautājumi.
Pirmām kārtām, kas šajās te grāmatās, kas bija visu šo te aizturēšanu, masku šovu, grandiozo kratīšanu veselā virknē Latvijas rajonu un tā tālāk, vismaz formālais iegāns, kas šajās grāmatās, proti, grāmatā Hienu banda, grāmatā Hienu biznesa projekts un pašlaik tipogrāfijā esošajā grāmatā Mentu Zaņķis, virsraksts domā izsaka visu, kas šajās grāmatās ir šim te noziedzīgajam mafiozajam tīklam, par kuru jau pirms 10 gadiem brīdināja Juta Strīķe. Šim te mafiozajam tīklam, kurā ietilps gan padomju okupācijas varas kolaboracionisti un droši vien ar pa kādam nekolaborantam, gan policisti, gan prokurori, gan nelustrētās tiesas sistēmas pārstāvi, gan ierēģi un politiķi, kas šim te noziedzīgajam mafiozajam tīklam ir radījis tik milzīgu paniku un satraukumu saistībā ar šīm grāmatām. Tiešām kas? Un otrs jautājums, kas nāk uzreiz komplektā ar pirmo, kur vēl šīs grāmatas var nopirkt? Pavisam vienkārši un īsi. Pirmais jautājums ir salīdzinoši daudz vienkāršāk atbildams. Tātad, gan Hienu banda, gan Hienu biznesa projekts uz konkrētu faktu, dokumentu, liecību, protokolu un tā tālāk pamata, parāda, apliecina un pierāda to, kā 21. gadsimta 20. gadsimtu Latvijā organizētā noziedzība ir cieši, faktiski jau nesaraujami saaugusi kopā ar tiesību sargāšanas iestādēm, ar policiju, ar prokuratūru, ar nelustrēto tiesu sistēmu. Protams, lielākā daļa Latvijas policistu, prokuroru, tiesnešu ir godīgi un godprātīgi cilvēki. Bet, lai noziedzīgais tīkls varētu sekmīgi funkcionēt, tam jau nevajag korumpēt visus. Tas būtu par dārgu šī tīkla patiesajiem labuma guvējiem. Pilnīgi pietiek ar konkrētiem cilvēkiem katrā no šīm struktūrām. Un šīs te grāmatas, Hienu banda, Hienu biznesa projekts un pašlaik drukātā grāmata Mentu Zaņķis, tad arī parāda, kā tieši ar dažiem, skaitliski nedaudziem, koruptiem policistiem, koruptiem prokuroriem un vienu konkrētu koruptu tiesnesi, protams, viņas piesedzējiem un ietekmētājiem augstāk. Pilnīgi pietiek gadsimta slepkavības krimināla lietas materiālu falsificēšanai, lietas safabricēšanai, viltus liecinieku piesaistei, citu liecinieku šantāžai un gala rezultātā vajadzīgā sprieduma nodrošināšanai šai lietā, kur, protams, runa ir ne jau par kaut kādu tur vienu pretīgu mūdzi nogalinātu maksātnespējas administratoru, bet gan par 10 miljonu eiro. Tā ir patiesā lietas būtība šajā te lietā. Protams, ka jūs varat iedomāties, kādu ienaidu un arī paniku rada cilvēks, kurš atļaujas šo te korupto sistēmu un koruptās schēmas atmaskot. Tā ka viss ir tikai loģiski. Un tagad sarežģītais jautājums, kur šīs grāmatas vēl lai iegādājas. Pēc iznākšanas no iespundējuma es esmu veicis mazu apzvanu pa grāmatnīcām un tā tālāk, rezultāti nav iepriecinoši. Grāmatas ir bijušas tik pieprasītas, un šī pagājušās nedēļas akcija radījusi tādu interesi par tām, ka pašlaik pa visām Latvijas grāmatnīcām ir varbūt daži 10 Hienu bandas un Hienu biznesa projekta eksemplāru.
Vienīgais, ko es varu ieteikt, ejiet uz grāmatnīcu, prasiet, un ja kaut kur grāmatnīcas tīklā vēl kāds eksemplārs būs, jums to atsūtīs. Tas tā mūsdienās notiek. Bet ir nedaudz labākas ziņas. Kā jau apdomīgam un bezgala praktiskam cilvēkam, kuram šī nebija pirmā kratīšana mūžā, un paldies tev, Egīl, un taviem rokas puišiem par iepriekšējo kratīšanu. Pateicoties tam, mans praktiskums un apdomīgums raudzes augumā, un šajās kratīšanās tas mans krājumiņš, kas sastāv no 200 hiēnu biznesa projekta, šīs te lielās, biezās, nopietnās grāmatas eksemplāriem, palika neskarts. Tagad, kad man ir radušies, kā varat iedomāties, zināmi juridiskas dabas izdevumi saistībā ar aizvadītās nedēļas atrakcijām, jo gal galā ir jāraksta visādas sūdzības, kur tikai nav jāraksta sūdzības, labi, tā ir tāda neinteresanta prakse. Lūk, bet var sakot, labā ziņas ir tā, ka man ir krājumiņš drošā vietā ar 200 eksemplāriem hiēnu biznesa projekta. Grāmatas, kas atkārtoti drukātā veidā nezvērtīgs izdot. Lūk, un es izdomāju, ka ziedojumus vākt tur kaut kādām savām nelaimēm es, protams, nevākšu. Latvijā ir 100 000 cilvēku un pasākumu, kuriem ziedojumi ir vajadzīgi nesalīdzinām vairāk. Man ir manas rokas, man ir manas kājas, ar tām es sev maizi nopelnu. Bet tā vietā es varu piedāvāt jauku darījumu visiem interesantiem. Ja jūs interesē, kas tad tieši ir šajā baisajā hiēnu biznesa projekta grāmatā, kas ir radījusi tādu valdošā mafiozā noziedzīgā tīkla ienaidu un paniku, ja jūs pie reizes vēlaties šim te mafioziem tīklam parādīt savu maziņo, bet pietiekami redzamo faku, tad jums ir visas iespējas šo te grāmatu ar krimināla noziedznieka autora autogrāfu iegādāties par 25 eiro gabalā, ieskaitot pasta piegādi, pakomāta piegādi. Es esmu aprēķinājis, ka, ja es tos 200 eksemplārus pārdodu, tad sanāk visiem juridiskiem pakalpojumiem kā reizi. Lūk, ja jūs šis te piedāvājums interesē, es visos sociālajos tīklos esmu salicis SIA Baltic Screen bankas konta numuru ar norādi, ka, ja jūs šos 25 eiro par grāmatu pārskaitāt, obligāti norādiet savu tālruņa numuru un to pakomātu, uz kuru grāmatu nosūtīt. Ja jūs to aizmirsīsiet izdarīt, es nezinu, kā es varētu ar kādām telepātiskām spējām uzzināt, uz kurien tieši man grāmatu sūtīt. Tā tad vēlreiz. Ja jūs gadījumā vēlaties hiēnu biznesa projektu iegādāties ar pilnīgi unikālo kriminālu noziedznieku Lato Lapsas autogrāfu, tad pārskaitiet tos 25 eiro SIA Baltic Screen un grāmata jums kaut kādā neilgā pārskatāmā laikā būs. Savukārt, kas attiecas uz trešo noslēdzošo, domājams, visskandalozāko triloģijas grāmatu Mentu Zaņķis, tad tā visās grāmatnīcās būs pieejama jau pēc pāris nedēļām. Cena, cerams, kā ierasts, zem 10 eiro. Pateicoties aizvadītās nedēļas atrakcijām, ir pasūtīta dubulttirāža, tā ka visiem pietiks. Un, ja nepietiks drukātā, tad Jāņa Rozes e-grāmatnīcā gan Mentu Zaņķis, gan hiēnu biznesa projekts, gan hiēnu banda e-grāmatas formātā ir pieejami absolūti neierobežotā, bezgalīgā apmērā. Tas brīdis beidzot ir klāts, lai pastāstītu par kādiem tad īsti smagiem noziegumiem aizvadītajā ceturtdienā krimināla noziedznieks Lato Lapsa tika aizturēts, saslēgts roku dzelžos, izkratīts visas dienas garumā un beigās uz 2 diennaktīm ieslodzīts. Kas bija tie smagie noziegumi, kuru dēļ
lai tiktu ar Lato lapsu galā un nepieļautu vēl kaut kādas citas nejaucības, tika iesaistīti ne jau kaut kādi tur nabaga rajona policistiņi, bet gan krimināla policija, sevišķi smagu noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanas nodaļas darbinieki, kuri it kā ikdienā nodarbojas ar kaut ko pavisam nedaudz citu, un tāpēc likumsakarīgi par šo uzdevumu izskatījās nedaudz ne tā apkaunoti, ne tā sapīkuši, bet, kas jādara, tas jādara. Kāds pasūtījums ir dots, tas arī jāpilda. Un tā, organizētās noziedzības un smago noziegumu apkarotāji ceturtdien izklīda gan pa Rīgu, gan uz Vidzemes pusi, gan uz Ogres pusi, lai vienotā grandiozā operācijā izkratītu visus ar Lato lapsu saistītos objektus un atrastu tur pierādījumus viņa smagajiem noziegumiem. Kādi tad bija šie noziegumi? Aizdomās par kuriem bēdīgi slavenā, koruptā Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese Valdmane, par viņu jūs turpmāk dzirdēsiet vēl diezgan daudz, izsniedza kratīšanas atļauju. Kādi bija tie noziegumi, kuru dēļ pēc šīs kratīšanas atļaujas izsniegšanas veselu mēnesi tika gandrīz veselu mēnesi, nodokļu maksātāja nauda tika tērēta, lai dienu dienā noziedznieku Lato lapsu izsekotu un atrastu to īsto brīdi, kad viņa, es pat nezinu ko, bet, vārdu sakot, Lato lapsa tika izsekots gandrīz mēnesi, lai atrastu īsto brīdi, kad beidzot viņu ņemt ciet, rīkot kratīšanas un tā tālāk un tā tālāk. Mēs dzīvojam, kā jau esam teicis, aizvien fašistiskākā un totalitārākā valstī, un viena no šī fašistiskuma un totalitāriskuma iezīmēm ir tāda, ka atšķirībā no valsts policijas, kas var diezgan brīvi nopludināt saviem sabiedrisko mēdīju propagandoniem un netīrajām prostitūtām informāciju par aizturētajiem, apsūdzētajiem un tā tālāk, kā tas notika arī šajā gadījumā. Atšķirībā no valsts policijas pašiem aizdomās turētajiem, aizturētajiem tā tālāk, ir aizliegts stāstīt par to, par ko tad viņi tieši tiek turēti aizdomās, jo tas, viss esot izmeklēšanas noslēpums, kuru saviem propagandonu mēdījiem drīkst nopludināt tikai valsts policija. Un, protams, Stukāna prokuratūra un tam līdzīgi mafiozā tīkla pārstāvi. Līdz ar to man jums tā kā vajadzētu pastāstīt par saviem noziegumiem, bet es to nevaru izdarīt. Un tāpēc man jāmēģina kaut kā izlocīties. Un izlocīšos es tādā veidā, ka pirmām kārtām es varu atklāt, ka, manuprāt, šī ir pirmā reize mūsdienu Latvijas vēsturē, un laikam vispār Latvijas vēsturē, kad cilvēks tiek aizturēts, saslēgts roku dzelžos, izkratīts un ieslodzīts par to, ka viņš ir sarakstījis un nodrukājis kādu grāmatu. Kādu grāmatu, kas pie varas esošajiem noziedzniekiem ir tik ļoti nepatikusi, tik ļoti nodarījusi pāri, tik milzīgu kaitējumu, ka ir pieņemts šāds te lēmums. Kratīsim, aizturēsim, varbūt kaut kas izdosies. Par kuru grāmatu tieši ir runa, es atkal jums nedrīkstu teikt, bet es varētu pieļaut, ka vai tā ir šī te grāmata, Hienu biznesa projekts, kas ir Hienu cikla otrā grāmata, kas stāsta par organizētās noziedzības saukšanu ar policiju un prokuratūru. Vai tā ir šī te grāmata, Hienu banda, Hienu cikla pirmā grāmata, kas stāsta arī lielos vilcienos par to pašu. Tātad par
organizētās noziedzības saaugšanu ar valsts policiju, prokuratūru un nelustrēto tiesu sistēmu, veidojot vienotu mafiozu noziedzīgu tīklu, par kuru jau pirms gandrīz 10 gadiem brīdināja Juta Strīķa. Tā pati, kas drīz pēc tam ņēma un kaut kā dīvainā kārtā nomira. Bet varbūt runa ir nevis par šīm te divām jau iznākušajām grāmatām, kuras vēl šur tur ir atrodamas grāmatnīcās, un kuras absolūti neierobežotā daudzumā e-grāmatu formā ir nopērkums Jāņa Rozes internetu grāmatnīcā. Bet varbūt runa ir par šo te trešo grāmatu, kas pagaidām vēl nav grāmatas formā, kas pašlaik atrodas tipogrāfijā, kas pie lasītājiem nonāks pēc pāris nedēļām, varbūt jau agrāk, un kura pieliks punktu jebkurām šaubām par to, kā tieši šis noziedzīgais mafiozais tīkls darbojas, kādas tieši policijas, prokuratūras un tiesas amatpersonas tajā pilnīgi noteikti ir iesaistītas, un tā tālāk, un tā tālāk. Ar vārdu sakot, tā visticamākais nozieguma objekts ir vai nu viena kāda no šīm grāmatām, bet varbūt arī visas trīs. Par to, ka tās varētu būt visas trīs grāmatas, ļoti uzskatāmi, manuprāt, liecina fakts, ka bija acīm redzams, ka visās kratīšanās uzdevums ir ticis dots viens – atrodiet datoru. Datoru atrodiet par katru cenu. Jo redziet, kā jau es to iepriekš esmu stāstījis, ģenerāla prokurors Juris Stukāns un viņam līdzīgi dzīvo gadus 30 senā čangaliskā, pārliecībā, ka atliek atrast to vienu vietu, kur glabājas baisā informācija, to pievākt un viss būs labi. Un tā nu mans personiskais secinājums ir tāds, ka ja reiz tik ārkārtīgi cītīgi tika meklēts tieši dators, tad acīm redzot Stukāniem, Grišiniem, Rukiem un tiem patiesajiem labuma guvējiem, kuru marionetes un izpildītāji šie Ruki, Grišini un Stukāni ir, bija ārkārtīgi nepieciešams, ja ne apturēt šo te jauno grāmatu Mentu Zaņķis. Nosaukums, manuprāt, jums pastāsta, par ko tas ir. Ja ne to apturēt, tad vismaz laikus uzzināt, apzināties tās briesmas, kas draud no šīs grāmatas, uzzināt tos faktus, kas tajā ir atklāti, un kaut kā sagatavoties. Tas neizdevās. Vai tas neizdevās tāpēc, ka dators bija šausmīgi labi noslēpts? Vai viņa vienkārši nebija? Vai varbūt tāpēc, ka kādam policijas darbiniekam bija pilnīgi cits viedoklis par šādiem te noziedzīgiem, netīriem pasūtījumiem, un viņš nemaz tik ļoti necentās šo datoru atklāt un pamanīt? To es nezinu. Bet varu pateikt pie šī te vienu lietu. Papildus tam, ka grāmata Mentu Zaņķis nāks ārā jau pēc pāris nedēļām. Papildus tam, es varu pateikt, ka ne jau Mentu Zaņķis, ne jau abas pārējās Hiena grāmatas bija vienīgais iemesls, kāpēc tika sarīkota visa šī kratīšanas un iebiedēšanas akcija, un kāpēc tik ļoti viņiem vajadzēja Latolapsas datoru. Par to turpmākajos ierakstos. Man jautā, kad tad vienreiz būs tās nopietnās lietas. Gal galā tu Latvijas cietuma atsēdējis, tagad tev vajadzētu te ar zobiem un nagiem. Būs nopietnās lietas. Rīt no rīta sāksim nopietnās lietas. Bet šodien vēl maz drusciņ padraiskosimies. Kaut ko tādu vieglāku. Man pēc šodienas īsā video pie prokuratūras ēkas jautā daži neizpratnes pilni cilvēki, Lato,
kas tas tāds par prokuratūras Juri, kuram tu soli savus cietuma sausiņas sūtīt viņam uz kameru, kad viņš tur nonāks? Nu, man jau likās, ka tas ir pilnīgi skaidrs, bet tā kā nav, paskaidrošu arī to, kāpēc šim Jurim svilst pakaļa, maigi izsakoties, un ne viņa parasto nodarbju dēļ, bet tā sacīt metaforiski. Tātad, gandrīz visiem ir zināms, ka Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūrā ir vismaz viens ļoti zils juris. Turklāt runa nav par godīgu, kārtīgu, ļoti cienījamu geju juri, bet runa ir par stulbu, nekaunīgu un nekrietnu pederastu juri, kurš, kā to tā pieklājīgi pateikt, bieži vien jauc savas privātās pēcpuses lietas ar valsts pēcpuses lietām. Un tad sanāk dažādi kāzusi. Viena lieta ir tā, ka juris nepajokam ir satraucies par to, kas tad tur būs tajā Lato lapsas izsolītajā grāmatā Krimināla noziedznieks, kura nāks ārā kādu laiciņu pēc grāmatas Mentu Zaņķis. Akurāt tajā laikā, kad izšķirsies, būs jurim atkārtoti savā amatā vai nebūt. Tur būs daudz kas interesants, pietiekami daudz kas interesants, lai tiesiskā valstī, kurā nav mafiozā tīkla patieso labumu guvēji, kuriem tieši šāds juris amatā ir vajadzīgs, jurim nekāds atkārtotais termiņš amatā nespīdētu pilnīgi noteikti. Jautājums būtu, cik tieši kādi krimināli procesi un kādi statusi spīdētu šim te zilajam jurim. Bet, tā kā mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam, tad juri tas satrauc mazāk. Vairāk zilo juri satrauc kaut kas pilnīgi cits. Jo redz, juris nāk no kāda Latvijas reģiona, kur cilvēki tiek uzskatīti par tādiem ņiprākiem un, teiksim tā, savu kaislību vergiem. Lūk, un tā kā zilais juris ir diezgan tipisks šāds te reģiona iedzīvotājs, varbūt ne savās seksuālajās preferencēs, bet pēc mentalitātes gan, tad juris arī savu pilnvaru laikā, kā runā, nav laidis garām, ne brunčus, bet kaut ko citu. Un pastāv versija, ka jau labu laiku nabaga juri uz āķa, tāda trekna, pamatīga āķa, ļauni cilvēki tur ar kāda video ieraksta palīdzību. Un šajā video ierakstā, kā runā, figurē 3 personas. Pats juris, viņa rakstāmgalds un kāda nepilngadīga viņa paša dzimuma persona. Ko viņi tur tā ierakstā dara, kas to lai zina? Es pat nevaru īsti pateikt, vai es tādu esmu redzējis vai neesmu redzējis. Cietuma kameras un stress laupa cilvēkiem atmiņu. Bet man ir pieņēmums, ka šajā te video ierakstā redzamais nav ar kriminālus saturu, jo persona ir bijusi laikam ne gluži pilngadīga, bet pietiekami pilngadīga, lai tur nekāds mazgadīgo process neiestātos. Bet, protams, ka juris, labi zinot šīs valsts realitāti, šai sakarā ir uztraucies 100 reiz vairāk nekā tur par visdažādākajiem reālajiem kriminālu pārkāpumiem, kriminālu noziegumiem, jo tur jau viņu atpestīs, atmazgās visādi strupiši, straumes, ruki, grišini un tam līdzīgie. Mežmieti, var sakot, roka roku mazgā un galu galā patiesajiem labumu guvējiem ļoti labi nodara tāds juris, kurš izdara visu to, ko viņam liek.
nākamajā termiņā nebūs Juris, ieliks kaut kādu, kurš uz āķa nebūs. Viņš nedarīs visu to, ko liek. Viņš tur paliks tāds izvēlīgs, tā kā Kalmējers, piemēram, pirms tam, vai Maizītis. Reizēm tā, bet tagad ir tāds Juris, kurš dara to, ko vajag. Nu, lūk, bet Juri ļoti uztrauc tas, ka šis ieraksts varētu atrasties ne tikai pie viņa patiesajiem labuma guvējiem, tiem, kas viņu pašu virpina uz ādas flautas, bet arī kaut kur citur. Juris ir pietiekami glupšs un vecmodīgs, lai iedomātos, ka ir kaut kāda tāda viena vai divas vietas, kur šis ieraksts ir nolikts. Nu, piemēram, Lato Lapses darba dators, vai vēl kāds Lato Lapses telefons, vai Lato Lapses datu nesējs, kas ir nolikts īpaši slepenajā vietā, vai ierakts viņa kabaču dobē un atliek šo te datoru, telefonu, datu nesēju izņemt, un viss būs labi. Juris vairs nebūs apdraudēts no visādiem tur lapsām un viņu nelabās vēlmes šādu ierakstu publicēt, teiksim, priekšpēdējā dienā pirms ģenerāla kaut kā pārlikšanas uz jaunu termiņu. Nu, lūk, un tad nabaga Juris arī vai lien no ādas ārā, lai kaut kā šo mistisko vietu atrastu. Un viss būtu labi. Jūs, protams, 21. gadsimtā saprotat, ka tā nav tādas vietas, ka ja šāds ieraksts patiešām ir, un tur ir redzams Juris, kas tur špiļi viļi vai traļi vaļi vai vēl kaut ko, tad tas pilnīgi noteikti stāv visādos mākoņos, visādās vietās, kur neviens pasaules Juris ar savām stulbajām, es neteikšu čangaļi ir jauki cilvēki, metodēm varētu tikt klāt. Bet Juris cenšas. Juris centīsies arī turpmāk. Tuvākajos mēnešos Juris centīsies tā, ka vienkārši no ādas līdīs ārā. Un te jau sako nopietnā daļa. Par šis būs īsi un varbūt personiskāk nekā parasti. Man atkal un atkal jautā vienu un to pašu, tata, bet tomēr, kāpēc tu to visu dari? Kāpēc tu to visu dari? Vai tev nav tur šā un tā un vēl kaut kā? Vai gluži vienkārši, tu arī redzi tam jēgu? Labi, tu kaut kādu levitu tur izmeti no amata, un tu tagad skaties uz Rinkēviču, tev nav sajūta, ka viss ir vēl daudz sliktāk valstī, tautai. Tu tur atklāji tādus noziegumus un tā, bet viss kļūst tikai nekaunīgāk, zādzības kļūst lielākas. Kāda jēga? Būtu tu metis mieru, būtu tev miers un nauda un laime un viss, kas tur cilvēkam pienākas. Es laiku pa laikam esmu domājis, kā uz to pareizi atbildēt, bet pareizie vārdi īsti nebija atnākuši. Vienkārši daru, kas jādara un kas būs, tas būs. Bet tad es vakarā netīšām YouTube'ā ieslēdzu Pilsoni Arestoviču, kurš kā reiz citu starpā runāja par pat apšautajiem ukraiņu karagūstekņiem. Un tā tas gadās, ka viņš mums atbildes atsūta visādos dīvainos veidos. Man viņš atbild atsūtīja caur Pilsoni Arestoviču. Pilsonis Arestovičs teica divas lietas, kas abas tā vai citādi attiecas uz tiem jautājumiem, kas man tiek uzdoti. Pirmkārt, viņš teica, ka parastam cilvēkam nomirt ir grūti un pieņemt lēmumus, kas var vest pie nomiršanas, ir grūti. Es esmu pietiekami parasts cilvēks, bet man ir tā priekšrocība, kā jau es to kaut kad esmu teicis,
Mana dzīve izbeidzās pirms 3,5 gadiem, apmēram, plus mīnus. Nu, tā kā pilnībā izbeidzās, un dīvaini, ka es paliku fiziski dzīvs, un kopš tā laika es uz šo savu fizisko dzīvību raugos kā uz savu veidu, uz nenoteiktu, lai termiņu izsniegtu bonusiņu. No nejaušības vai no kaut kādas augstākās būtnes, nu, kas to var zināt. Un esat droši vien dzirdējuši par Japāņu samurajiem, kuriem viens no dzīves pamatnoteikumiem bija dzīvot tā, it kā tu jau būtu miris. Japāņi ir traki cilvēki, es tur vairāk kārt esmu bijis, un es esmu apsolījis uzrakstīt grāmatu, bet viņi ir visādos ziņās dulli, un es nekādā ziņā sevi neasociēju ar cilvēku, kas varētu spēt pieņemt šādu lēmumu. Bet, nu, raujareiz tas tā ir sanācis, ka man parastam cilvēkam dzīve ir izbeigusies šākā tā, man šāds lēmums nemaz nav jāpieņem. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, un paldies biedram Arestovičam, kas man to pastāstīja savā veidā. Un otrā lieta par šiem te nogalinātajiem ukraiņu karagūstekņiem runājot, par cilvēkiem, kuri, būsim godīgi, 15 cilvēki padevās 5. Viņi neatšaudījās ne dienām, ne nedēļām ilgi, līdz pēdējai patronai, neapmētāja ienaidniekus ar akmeņiem, kukuržņiem un savu kritušo biedru ķermeņa sastāvdaļām vai vēl kaut ko. Viņi vienkārši padevās. Un 2 bendes viņus apšāva. Vienkārši ņēma un nogalināja. Un šajā sakarā pilsonis Arestovičs raidījumā teica tā, ka, ja tu padodies ienaidniekam, tu vienkārši padodies tam, kas stāv tev pretī, tu līdz ar to pieņem lēmumu, ka tu atļauj viņam ar sevi darīt visu, kas vien viņam ienāk prātā. Visu. Jo tu esi padevies. Tas nozīmē, ka tu pat nostāsies tā, kā viņš tev liks, lai viņam būtu ērtāk tevi nogalināt. Nu, lūk, un šis galīgi nav priekš manis. Šis absolūti nav priekš manis. Manai cīņai, vai vienalga, kā to sauc, varbūt rezultāti, var nebūt rezultāti, es varu ciest sakāves, svinēt uzvaras, un labi zinot, ka rītdien būs atkal jauna diena, un nāks kaut kas jauns, un visas iepriekšējās dienas panākumi vai neveiksmes būs beigušies un sāksies no nulles. Bet es varu pieņemt lēmumu nepadoties. Lai kā iet, es varu saglabāt sev vienīgajam, absolūti vienīgajam sev tiesības pieņemt lēmumus, kas ar mani notiek, un neatdot šīs tiesības nevienam citam, nekādos apstākļos. Vai runa būtu par primitīvu kariņu, vai par to masveida kariņu, kurš ir nozadzis Latvijas valsti un paņēmis gūstā šķiet, ka lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju.
Šim te vēzim ir bijis ļoti vienkārši to izdarīt, jo cilvēki ir padevušies gūstā. Cilvēki ir savas tiesības, savu brīvību, visu to, kas ir viņu, ir vienkārši ņēmuši un atdevuši. Pat varbūt apmaiņā pret kaut kādiem solījumiem, ka mēs tev pāri nedarīsim, mēs tev reizēm pabarosim ar to, kas mums no galda nokritīs. Un tā tālāk, un tā tālāk. Kā tur tā padošanās gūstā ir notikusi, es nezinu, un pakāpeniski acīm redzot. Katram savs lēmums, un droši vien, ka cilvēkiem, kas, kā jau Aristovičs teica, parastiem cilvēkiem ļoti nozīmīgi lēmumi nākas ļoti grūti. Man ir savā ziņā paveicies ar to pirms 3,5 gadiem izbeigušos dzīvi, kāda tā bija. Vai dzīvi vispār. Tāpēc es nevienu par šo te padošanos gūstā vainot netaisos. Katrs pieņem lēmumus par sevi, padodoties gūstā, pats jūs atdodat ienaidnieku un bendēm arī savu ģimeni, savus bērnus, savus vecākus, un tā tālāk, un tā tālāk. Pat savus mājdzīvniekus. Labā ziņa ir tā, ka, kā jau es teicu, katra jauna diena nāk no jauna. Es pašlaik ļoti nopietni strādāju pie milzīgas grāmatas par latviešu strelniekiem, un tur ir nemazums stāstu. Būs arī grāmatā nemazums stāstu par to, kā no gūsta var izrauties. Tas nav nevienkārši, neērti, nekomfortabli, bet var. Ja grib, tad var gandrīz visu. Pēc tam, kad es aizvadītajā nedēļā publicēju video, kurā stāstīju par to, kādu tieši iemeslu dēļ Jutas Strīķes pieminētajam mafiozajam tīklam un vienotības vēzim, kas lielā mērā ir viens un tas pats jau saaudzis kopā, ir tik svarīgi, lai ģenerāla prokurora amatā arī uz otru termiņu paliktu Juris Stukāns. Vairāk cilvēki man ir jautājuši, Lato, vai tu nepārspīlē? Ko var viens tāds Stukāns, lai kāds viņš būtu, lai kam un uz kāda āķa atrastos, lai kādus pasūtījumus pildītu, bet ko viņš viens var ģenerāla prokurora postenī, tur taču ir 100 citu cilvēku, kuri lielākoties pilnīgi noteikti ir labi, kārtīgi un godīgi prokurori, kuri gluži vienkārši nepieļautu noziedzīgu pasūtījumu pildīšanu, noziegumu piesakšanu un tā tālāk un tā tālāk. Jautājums pilnīgi loģisks. Mēģināšu jums īsti paskaidrot uz kādu konkrētu, piemēra pamata. Protams, jums ir pilnīga taisnība. Ģenerāla prokurors vismaz formāli nepieņem konkrētus lēmumus attiecībās konkrētiem faktiem un konkrētiem krimināla procesiem. To dara konkrēti prokurori, kuriem saskaņā ar likumu piemīt tāda lieka tā kā prokurora patstāvība un neatkarība. Formāli tā tas patiešām arī ir. Un lielākā daļa prokuroru tiešām ir kārtīgi, godīgi, likuma paklausīgi cilvēki, kas savu iespēju un saprašanas robežās rūpējas par likumīgumu un taisnīgumu, proti par tiem vārdiem, kas Jurim Stukānam ir stipri sveši. Bet lieta tāda, ka arī šie godīgie un kārtīgie cilvēki ir tikai cilvēki, tāpatās kā mēs visi. Viņiem ir jādzīvo tajā sistēmā, ko ģenerāla prokuratūrā un prokuratūras sistēmā kopumā ir radījis Juris Stukāns. Ja viņi šai sistēmai neatbilst, viņi neatbilst uzstādītajiem nosacījumiem,
gan rakstītiem, gan nerakstītiem, viņiem neredzēt ne paaugstinājumus, ne prēmijas, ne sekmīgu karjeru. Tieši pretēji. Un tāpēc lielākā daļa no viņiem atklāti neiet uz noziedzīgiem nodarījumiem, bet piemērojas. Mīļā miera labad, savas ģimenes, savas karjeras, savas algas, savas mierīgās dzīves labad. Bet papildus šiem cilvēkiem ir arī tie, kas ietilpst šajā te Jutas Strīķas minētā noziedzīgā tīkla sistēmā. Tas nenozīmē, ka viņi vienmēr to dara labprātīgi, ka viņi aiz laba prāta piesedz vienus noziegumus, neierauga otrus un pilda pasūtījumu darbus, kas nāk no kaut kurienes. Tas nozīmē ko citu, ka ir skaitliski nedaudzi prokurori, kas gluži vienkārši šim te noziedzīgajam tīklam, vienkārši sakot, ir uz āķa. Kā šis āķis izpaužas, minēšu vienu konkrētu piemēru. Kādu prokuroru, sauksim viņu par Alekseju. Aleksejs ir ļoti uzcītīgs, apzinīgs, pat idejisks prokurors. Viņam ļoti gribas taisīt karjeru, viņam gribās visu to, ko prokuratūras sistēma var nodrošināt. Un jau tāpēc vien viņš ir diezgan tendēts būt atvērts un atsaucīgs tiem reizēm neformālajiem lūgumiem, ko viņam izsaka priekšniecība. Bet ir vēl kāds āķis, īstais āķis. Tā nu tas prokuroram Aleksejam dzīvē ir gadījies, ka viņam biogrāfijā ir kāds pleķītis. Patiesībā briesmīgs pleķis, ja runa ir par prokuroru un prokuratūru. Viena lieta ir prokurori, zagļi un plaģiātori, Kaldis Cinkmanis. Bet ir daudz briesmīgākas lietas. Viena no šādām briesmīgākām lietām ir narkotikas. Tā nu tas ir pagadījies, ka prokuroram viņa jaunībā ir gadījusies tāda nelaime, kā administratīvais protokols narkotiku sakarā. Ne krimināla lieta, ne krimināla process, administratīvais. Taču, ja šis te protokols tiktu nolikts priekšā prokurora atestācijas komisijai, ir pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, ka pat 10 stukāni, kuriem plaģiātors un zaglis Cinkmanis bija nabaga puisēns, neko nespētu šim te Aleksejam palīdzēt. Cilvēks no prokuratūras izlidotu kā korķis. Un tad, ir reizes, kad prokuroram Aleksejam tiek parādīts gan burkāns, gan pātaga. Burkāns ir, piemēram, stažēšanās iespējas, piemēram, Rīgas apgabala prokuratūrā un spīdoša nākotne. Pātaga ir šis te narkotiku administratīvais protokols, kurš stāv drošā vietā, nomaskēts, bet var tikt izvilkts jebkurā brīdī, kad nepieciešams. Un tad, noziedzīgais tīkls, kura sastāvdaļa neapšaubām ir jurists Stukāns, kāda sava pārstāvja, vai tas būtu pats Stukāns vai kas cits personā, izsaka prokuroram Aleksejam piedāvājumu, no kura konkrētajā gadījumā nevar atteikties. Šis piedāvājums var būt visdažādākais. Piemēram, redzi prokuroru Alekseju. Te tāda lieta ir atnācis iesniegums par Air Baltiku. Ar skaitļiem, ar faktiem. Prokuroru Alekseju, būs labi tavas karjeras un tā tur paša nevainojamās reputācijas protokola dēļ
ka tu šo iesniegumu kādu laiciņu pavalsti, un tad aizsūti atpakaļ iesniedzējiem nepārsūdzamu lēmumu, ka nekāds krimināla process te nav sākams, viss ir labi un pareizi. Vai šāds iesniegums ir Air Baltica, Rail Baltica, kaut kāda tur Daugavas Pāļu, 100 miljonu nozaktas valsts naudas, vēl kaut kā sakarā, tas jau ir kā kuro reizi. Un, protams, šāds prokurors Aleksejs uz āķa nav vienīgais. Noziedzīgajam tīklam šādi te prokurori ir prāvs pulciņš visās vajadzīgajās vietās. Vairāk arī nevajag, lai piesaktu tos noziegumus, kas jāpiesedz, un veiktu tos pasūtījumus, kas jāveic. Man ir pilnīga pārliecība par to, ka tieši Juris Stukāns ir tas, kas šo mazo kompakto noziedznieku tīkliņu uztur un piesedz. Tiesa ir cita lieta, ka ne jau tāpat vien no laba prāta Juris Stukāns to dara. Visticamākais, un pienāks laiks, kad tas tiks atklāts, arī Juris Stukāns ir tieši uz tāda paša āķa, ka atrodas šādi te prokurori Alekseji. Ģenerālprokuroram Stukānam burkāns ir palikšana ģenerālprokurora amatā. Savukārt pātaga. Kas ir Jura Stukāna pātaga? Kas ir tas, ar ko viņu piespiež darīt to, kas ir vajadzīgs noziedzīgajam, mafiozajam, Jutas Strīķes pieminētajam tīklam? Man ir iekšēja pārliecība, ka viss tuvākajos mēnešos mēs to uzzināsim. Gaidi, Juri. Es jums gribētu pastāstīt par kādu nelielu sarunu, kas man bija vakar un kas, manuprāt, tīri labi ilustrē to, kas un kā notiek šajā valstī un cik tālu tā ir nonākusi. Tātad mani sameklēja kāds cilvēks no jurista aprindām. Man personiski nepazīstams, bet zināms. Vajagot parunāties. Nu labi, par mani grib daudzi parunāties. Taču šī nebija parasta saruna. Šādu sarunu neviens ar mani nebija uzdrīkstējies risināt, nezinu, gadus 5, 6, 7. Cilvēks bija pie manis atsūtīts ar, teiksim tā, komerciālu piedāvājumu, kur īsā būtība bija izsakām vienā teikumā. Latā, tu varētu nedarīt to, un ja tu nedarīsi to un to, tev būs tādas un tādas labas lietas, un nebūs tādas un tādas sliktas lietas. Ja tu šo aicinājumu neuzklausīsi, labo lietu, protams, tev nebūs toties slikto lietu, oi, bez sava gala. Un nedaudz konkrētāk. Šo cilvēku atsūtījušie ļaudis, pietiekami skaidri nojaušamie, zināja, ka es šajās dienās tipogrāfijai nododu slavenā Hiēnu grāmatu cikla 3. grāmatu Mentu Zaņķis, kur būs atklāti jau pavisam skandalozi un briesmīgi fakti par to noziedzīgo tīklu, kas valda policijā, prokuratūrā un tiesu sistēmā. Tāpat šī cilvēka saimnieki bija tīri labi informēti par to, kāpēc ģenerāla koruptora Jura Stukāna paziņojumu par atkārtotu kandidēšanas ģenerāla prokurora amatu es esmu mainījis savus radošos plānus un apsolījis līdz šai pārvēlēšanai pilnīgi noteikti klajā izlaist grāmatu Krimināla noziedznieks, kurā būtu manis vairākus gadus vāktie fakti, pēc kuriem jebkurā kaut cik tiesiskā valstī ar kaut jau kādu likuma varu vairs nevarētu būt neruna par to, ka šī persona varētu atkārtoti kandidēt uz šādu amatu. Drīzāk jau runa par to, ka šai personai būtu īstā vieta aiz restēm. Tad nu lūk. Šo cilvēku atsūtījušiem ļaudīm bija lūgums.
Ne jau vispār nerakstīt šīs grāmatas, bet nerakstīt tās tagad un neizdot tās tagad. Vislabāk kaut kad nākamā gada beigās vai aiznākamajā gadā. Tu Lato var tikmēr pavāc vēl informāciju, gan jau viss, kas foršs pagadīsies. Tev taču ir tik daudz citu foršu lietu, ko darīt. Tev taču ir grāmata par Japānu jāraksta, tu taču zini, kā cilvēki to vēlas un gaida. Tu taču mums esi sācis tik milzīgu projektu par latviešu strēlniekiem. Nu tad darbojies. Tev naudiņas nav. Būs. Neuztraucies. Uzraksti kaut vienu formālu lapusīti Kultūra Kapitāla fondam, gan par Japānas grāmatu, gan par strēlnieku grāmatu. Dabūsi par abām. Cik vien vēlies. Garantējam. Nepietiks. Uzraksti Sabiedrības integrācijas fondam. Mēs tev pateiksim, kā pareizi noformēt, lai tas izskatās pēc kādas robotikas projekta, un dabūsi naudu. Līdz 26. gada beigām dzīvosi cepuri kuldams, to mēs tev varam apsolīt. Tev būs labi un visiem. Bet, protams, papildus šai burkānu daļai bija arī pātagas daļa. Pātagas daļa bija vienkārši. Lato, ja tu vēlēs, lai tev nebūtu ne laika, ne naudas, bet vienīgi čakari, varam nokārtot. Tev taču martā tūlītās neslavas celšanas prāva ar bēdīgi slaveno Ievu Jaunzemi no vida. Mēs varam izdarīt tā, ka viņa atsauc prasību. Viņa taču tagad tiesai ir uzrakstījusi, ka ļoti negrib nākt uz tiesu kā cietusī. Mēs varam vēl vairāk, bet varam ar otrādāk. Tava Stukāna prokuratūra var tev nodrošināt prāvu visās 3 instancēs. Čakarēs tevi gadus 5. Un tas nav viss Latā. Atceries, tev taču ir krimināla procesiņš Latgalē par neslavas celšanu dzīvnieku Bendam Jāzepam Sņepstam. Arī tur mēs tev apsūdzību varam sagādāt. Teiksi, ka absurdi. Teiksi, ka tiesa noraidīs. Noraidīs, bet nekas. Atkal gadiņas 3, 4, 5 čakarēsies, braukās uz Reizekni vai kur tur būs tev nodarbis. Un vēl nepietiek Latā. Atceries kratīšanu pie tevis pirms 10 gadiem. Varbūt tu gribi arī tajā lietā kādu apsūdzību. Varam lietu atjaunot, varam apsūdzību mēnešu laikā tev nokārtot. Un vēlreiz varēs čakarēties 3, 4, 5 gadus. Mierīgi. Tad nu izdomā Lato, ko tu gribi. Ar to arī savos vilcienos saruna bija galā. Es tā pabrīnījos, ka joprojām ir cilvēki, kas par mani kaut ko pieteikami labi nesaprot. Droši vien ir jēga man viņiem visiem paskaidrot. Mīļie stulbeņi. Man vajadzēja nomirt, būt beigtam pirms 3,5 gadiem. Es biju gatavs, ka tas tā būs. Es jau jutos kā miris. Un tikai kaut kāda pilnīgi dieviņa brīnuma dēļ es šos 3,5 gadus esmu dzīvs. Nav tā, ka es būtu briesmīgi reliģijos un tam līdzīgi, bet es pieļauju, ka varbūt dieviņam bija kaut kāds plāns attiecībā uz mani. Vai vismaz viņš deva iespēju man vēl kaut ko padarīt. Nu, tad to es arī šos 3,5 gadus daru un turpināšu darīt. Tik ilgi, cik ilgi dieviņam vai nezinu kam tur to gribēsies. Un ar kādiem draudiem, ne tik smieklīgiem kā šiem, nekādiem citiem mani apstādināt neizdosies. Vienkārši neizdosies. Ne ar kukuļiem, ne ar draudiem, neko citu. Vienīgais, kas ir no šīs sarunas mans secinājums, ir tas, ka vēl viens pierādījums tam, par ko es rakstu grāmatā Mentu Zaņķis un par ko būs gari un plaši un detalizēti aprakstīts grāmatā Krimināla noziedznieks par Juri Stukānu, proti, ka tiešām Latvijā darbojas Jutas Strīķis pieminētais mafiozais noziedzīgais tīkls, kurā čum un muģ
policisti, prokurori un tiesneši. Pasūtījuma galds, kurā dara to, ko vajag, ko pasūta saimnieki. Un ja notiks visas šīs te cilvēku uzskaitītās konkrētās lietas par apsūdzībām, kas nu man te mēnešu laikā būs tāda un tāda, tas to tikai apliecinās. Jā, viņi to visu var, viņi to visu dara, viņi ir nozaguši valstu un dara, kas viņiem ienāk prātā. Un vienīgais, kas var stāties priekšā, cilvēki, kas sen ir miruši un kas no kā nebaidās. Pie tā piebildīšu tikai vienu. Proti, var rasties jautājums, kāpēc viņiem tik ļoti vajag kāpēc šim te mafiozām noziedzīgiem tīklam tik ļoti vajag Juris Tukānu atkārtoti ģenerāla prokurora amatā, lai iet uz kaut ko šitādu. Kas tomēr ir čakarīgi, ķēpīgi, tur prasa iespaidot, vilkt ārā par konkrētiem prokuroriem viņu narkotiku lietošanas protokolus un teikt, ja tu neizdarīsi to, necels apsūdzību šitā, tad tu pats nebūsi tur īpaši laimīgs un tā tālāk un tā tālāk. Atbilde ir vienkārša. Paskatieties apkārt. Paskatieties uz Air Baltica 100 miljonu, paskatieties uz Rail Baltica 100 miljonu, paskatieties uz tiem 100 miljonu un miljārdu, kas Latvijas valstī tiek nozakti jau gadiem ilgi visdažādākajos veidos. Protams, ka lai šādi noziegumi notiktu ilgi un sistemātiski, tie ir jāpiesedz visaugstākajā līmenī. Tieši tāpēc, lai zagļi varētu turpināt nozagt valsti, Juris Tukāns ir tik ļoti vajadzīgs ģenerāla prokurora amatā. Šajās dienās tā saucamais vienotais sabiedriskais mēdījis, kas nu jau gadā taisās aprīt 70 miljonus eiro no nodokļu maksātāja naudas, ir publicējis kārtējo gatavināšanas interviju. Proti, pildot savu propagandonu funkciju, mēģina iestāstīt Latvijas iedzīvotājiem, kas tiem ir pareizi jādomā un kas tiem ir pareizi jājūt. Šoreiz šī gatavināšanas intervija ir ar kādu nodokļu maksātāju maizē krietni uztreknējušu Vienotības vēža Latvijas televīzijas diktori, kur intervē kāds cits, tāpat nodokļu maksātāju maizē sēdošs un ēdošs Latvijas rādio propagandons. Pazīstams ar to, ka no saviem sociālo tīklu profiliem bloķē pilnīgi jebkuru viņam nepatīkamu viedokļa paudēju. Par šo tad arī ir runa. Par nepatīkamiem viedokļiem, kas šajā te gatavināšanas intervijā tiek nosaukta par naida vīrusu. Proti, treknā diktore un kārtīgi iezilganais radiopropagandons apspriež to, cik tas esot briesmīgi, ka pret viņiem līdzīgajiem propagandoniem, kas uzcītīgi pilda visu, ko tiem liek saimnieki no mangāna koalīcijas, tiekot pausts naids. Tas esot naida vīrus, kas visu saindējot un tā tālāk un tā tālāk. Un man šai sakarā ir burtiski pāris lietas sakāmas. Jums visiem, kas šo te klausās un skatās. Kad jums saka un mēģina iestāstīt, ka naids, tas ir kaut kas nepieņemams, nepareizs, nosodāms, spļaujiet šiem sacītājiem sejā. Viņi, protams, saka to, kas viņiem ir jāsaka, par ko viņiem maksā naudu viņu saimnieki, no Vienotības vēža, no zilzemniekiem, no progresīvo iznīreļu metastāzēm, no visa tā mafiozā tīkla, kurš pēdējos gados dara faktiski visu iespējamo, lai dzītu Latviju un Latvijas tautu uz bankrotu un iznīcību.
Šī nav pirmā reize Latvijas vēsturē, kad tas tā ir noticis. Latvijas vēsturē atkal un atkal ir bijušas Latvijai un latviešu tautai klaji naidīgas varas, kurām ir bijis tieši šāds mērķis. Panākt to, kas ir vajadzīgs tām un to patiesajiem labuma guvējiem uz Latvijas un latviešu rēķina. Visās šajās vēsturiskajās reizēs tieši naids ir bijis tas, kas latviešus un Latviju ir glābis, neļāvis pazust, virzījis uz augšu, uz priekšu. Nevis kaut kādas jaukas pozitīvas domas, bet naids bija tas, kas virzīja latviešu strēlniekus. Nevis domas par nākamības Air Baltikiem un Rail Baltikiem, bet naids bija tas, kas ļāva uzvarēt cīņās pret Bermontu. Naids bija tas galvenais un vienīgais dzinulis, kas virzīja uz priekšu leģionārus. Naids bija tas, kas pat gadu desmitiem neciešamos apstākļos ļāva turpināt un lika turpināt cīņu Meža brāļiem. Ar vārdu sakot, gandrīz visiem tiem, kurus pašreizējā Latvijas vara visādos veidos vēlētos pieklusināt, noklusēt, aizmirst un apšaubīt. Arī tagad nevis kaut kādas gaišās un jaukās jūtas pret tiem, kas apzog un izzog Latviju, kas nozog ne tikai jūsu tagadni, bet arī jūsu bērnu un bērnu nākotni. Nevis šādas pozitīvas jūtas, bet naids būs tas, kas ļaus šo te virzību uz bankrotu un iznīcību mainīt, kas ļaus apturēt šos te zagļus un to rokas puišus no šajā gadījumā sabiedriskajiem mēdījiem. Naids, tas ir labi un tas ir pareizi. Brīvi cilvēki, kuriem kaut kādi nelieši un nekrietneļi mēģina atņemt to, kas ir viņu, izjūt naidu. Tas ir dabisks. Absolūti dabisks sajūtu veids. Tā pati galvenā un svarīgākā un būtiskākā sajūta tad, kad jums dara pāri, kad jums atņem kaut ko, kas ir jūsu, kad atņem ne tikai jums, bet arī jūsu bērniem, bērnu bērniem un tā tālāk, kad jūsu acu priekšā iznīcina jūsu valsti, kuru šie te atņēmēji, ne viņi ir to būvējuši, ne viņi ir to radījuši, ne viņi ir gādājuši visu to, ko viņi tagad izzog un izdāļā. Ar vārdu sakot, just naidu ir labi un pareizi un dabiski. Naida runa, kas Latvijā jau ir kriminalizēta šo te vienotības vēžu un visas pārējās sarganās sērgas labā, ir laba un pareiza lieta. Cilvēkiem, kas atņem to, kas ir jūsu, kas izzog to, kas ir jūsu, ir jau laikus jāsaprot, ka viņi tiek ienīsti un ka agri vai vēlu viņiem par to nāksies atbildēt. Kāpēc naida runas
Kā to pierāda Latvijas vēsture, un ne tikai Latvijas vēsture, bet šai gadījumā Latvijas vēsture, atkal un atkal. Pēc naida runas nāk naida darbi, un dažādas treknas diktores, un Latvijas rādio pederasti var stāstīt, ko grib par to, ka naids esot vīrus un kas tur vēl. Nē, naids ir normāla cilvēku reakcija uz netaisnību, uz pārdarījumiem. Un ja vara, viss šis te mafiozais tīkls, Jutas Strīķis, tā jau pirms daudziem gadiem nosauktais, neapjēgsies laikus, ka ir pats pēdējais brīdis, tad naida runai pilnīgi noteikti sekos naida darbi. Un tad būs par vēlu treknajām diktorēm un tiem tur kaut ko pīkstēt, stenēt un vaimanāt. Tad būs par vēlu. Tas, kas notiks, nebūs ne labi, ne patīkami, bet pašlaik izskatās, ka tas ir diezgan neizbēgami. Jautājums tikai par to, kad, kādā formā, kā tieši. To es nevaru pateikt. Bet to, ka šāds brīdis nav aiz kalniem, tas gan ir fakts. Un atcerieties, kad jums atkal saka, ka jums nav tiesību kādu ienīst un ka tas ir nepareizi, atcerieties, tieši naids ir tas, kas ir dabiskā reakcija pret netaisnībām un pārdarījumiem. Visu labu! Cik atmodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!